Sveiki! Es esmu nolēmusi attālināties no Facebooka. Tas nozīmē tāpat kā ar Instagramu. No Instagramu pavisam izdzēsu, bet Facebookā es vairs nerakstīšu savā raganas lapā, izņemot kādus īpaši svarīgus paziņojumus. Es nedzēsīšu ārā Facebooku pagaidām, iespējams, es kādreiz viņu izdzēsīšu pavisam, bet tātad, ja jūs vēlaties ar mani sazināties, Messengeris vēl aizvien man darbosies, tātad Līga Ezera, varat rakstīt uz Messengeri, ja jums ir kaut kāda vēlme ar mani sazināties, bieži vien cilvēkam ir rakstīts ar šo raganu līgo lapu. Tajā iespējams es kaut kad parādīšos, bet tas varētu būt tiešām ļoti reti, kad ir kaut kas īpašs, ko teikt. Tāds lēmums man ir, jo es ļoti neatbalstu to, kā Facebooks darbojas. Es atceros draugiem LV laikus senāk, droši vien, es nezinu, kā ir šobrīd draugiem LV, to es jau izdzēsu sen, pārgājus Facebooku. Bet kā es varēju ieiet un pastīties, ko mani draugi dara. Un pastīties, ko tad viņi ir sapublicējuši tieši. Šobrīd ir tā, ka tas pilnībā nogrimst. Nav iespējams redzēt, tā kā, ja kāds ļoti salēko vai ir kaut kāds īpašs ieraksts vai dažreiz kaut kādi ieraksti, jā, bet lielākoties viss ir vienkārši, tās ir reklāmas, tās ir lapas, tās ir grupas, un pat tad, ja es nedarbojos šajās grupās vai nesekoju šīm lapām, ir tik milzīgs visādu reklāmu daudzums un viss. Nav jau vairs iespējams redzēt, ko tie draugi īsti dara, jā, tā kā, man tas ir apnicis, man arī nepatīk visa šī filozofija, ļoti milzīgo cenzūru, kādām tēmām drīkst runāt, kādus vārdus drīkst lietot. Man tas viss tiešām ir līdz kaklam, es zinu, ka Facebookam ir, tā ir milzīga platforma, protams, viņam ir savas priekšrocības, taču man jāsaka, ka YouTube ar visu to, ka nav perfekta, tomēr es redzu to, kam es sekoju. Un es pērku, tātad, maksāju katru mēnesi YouTube, ko es uzskatu par normālu lietu, jo tā ir, Facebook skaitās par brīvu, jo tur bija tas we are free and always will be. Tā ir, jā, bet tas ir par reklāmu cenu. Un es YouTube maksāju labprāt. Jo tad, kad es redzu arī savus ieteikumus, kas man rādās video, viņi ir tas, ko es īstenībā gribu skatīties. Viņi rāda to, ko es esmu skatījusies, dažreiz par kaut kādiem ieteikumiem, jā, bet arī man vienkārši YouTube patīk labāk. Jo šie te, kā tiek arī Facebookā teikts, short visual posts are getting better results. Tātad īsi, vizuāli ieraksti dabū vairāk laiku un skatījumu un reakciju. Slavenais zelta ziltiņu, tā kā attention span, nezinu, kā ir uzmanības laiks. Es nezinu tiešām, kā pateikt, diemžēl. Tik daudz laika pavadu angļu vidē, ka es tam esmu nonākusi. Mani var atrast arī Blue Sky ar to pašu vārdu Līga Ezera. Es līdz šim tur rakstīju angliski, bet es domāju šo profilu paturēt latviski. Es sākšu rakstīt latviski, tātad Blue Sky arī Līga Ezera un ir Mio Aleksandr, kas ir mans rakstniecības profils, bet es tur rakstu arī visu kaut ko citu, bet viņš ir angliski. Tātad tur jūs mani varat atrast. Man vēl ir arī Mio Aleksandr profils angliski, kur es rakstu daudz saistībā ar grāmatām, bet daudz tur ir par psiholoģiju, par sociālajiem jautājumiem, par visu kaut ko tādu. Tas vēl ir ļoti mazs kanāls, tur nav daudz sekotāju. Un tikko es izveidoju Līga runā par veselību, kur pagaidām ir tikai 2 video, taču tas ir viss pašā sākumā, kur es runāšu par veselības jautājumiem. Tad tie ir veidi, kā jūs varat ar mani sazināties. Vēl mums ir privāts, šobrīd Messengerī, bet es runāšu par viņu pārcelšanu un kaut kur citur, čatiņš, kur mēs runājam par raganiskām lietām. Bet, lai jūs tur uzņemtu,
Jo mēs runājam arī par dzīvi šeit, tad vienkārši sūdzamies, bet dažreiz arī, uzsvers ir uz maģiskām lietām, bet es tieši bija viens periods, ka ļoti daudz metālo veselību runājam, tagad, kad, atgājām no tās tēmas, ja bija vienkārši viens brīdis, kad daudziem bija ļoti smagi. Bet šis čatiņš ir ļoti jauks. Ir iespēja tur tikt, bet man ir jūs nedaudz jāpazīst, mums ir jāparunājas, man ir jāredz jūsu komentāri, man ir kaut cik jābūt skaidrībai, kas jūs tāds esat. Varam arī parunāt, varam uztaisīt video zvanu, varam visādi. Tur ir iespējams tikt, bet tas ir privāts pasākums. Bet citādi varam mani sazināties, vēlēs viens ar Messengeri. Un droši īstenībā var rakstīt. Es nesaku, es visiem atbildēšu. Ja jūs man atrakstīsiet kaut tā, kas man galīgi nepatiks, es jums vai pateikšu, lai es man vairs netraucēju, vai es jums pateikšu kaut ko ļoti interesantu, vai arī es jūs ignorēšu. Tātad, bet rakstīt var. Vispār gribas atdalīties ļoti no sociālajiem tīkliem, no visas šīs interneta pasaules. Esmu nonākusi tādā kā meditatīvā esamības stāvoklī diezgan, bet es daudz laika īstenībā skatos tā kā YouTube video. Man ļoti patīk, YouTube ir ļoti daudz labu lietu, interesantu dokumentālo filmu, visu kaut kādu viedokli, visu kaut kas liekas daudzkārt sakarīgāks par to, kas lielākoties ir visos citos kanālos, un man patīk blūskai vienkārši noskaņot. Tas ir 2, kurus taisos palikt. Tātad, tā. Ja kādu tas sarūtina un jūs sakojāt man ilgstošiem Ragana Līgo profilam, man ir žēl, ka tā sanāk, bet es nevēlos uzturēt kaut ko tādu, kuras jau tāpat tik ļoti maz publicēju, un kuras vienkārši vairs nejūtos ērtas, vai nevēlos vērt vaļā šo portālu vairāk. Es pat jums arī iesaku vienkārši padomāt par jebkuru sociālo tīklu, jums tiešām tik daudz viņi ir vajadzīgi. Tas ir tīri arī vienkārši mentālajai veselībai, arī garīgajai enerģijai. Nav tas viss lielākoties jums vajadzīgs. Vajadzētu izvēlēties kaut kādus dažus, nevis vajadzētu, es jums vienkārši iesaku, tikai vienkārši pārdomāt vēlreiz. Un tiešām to visu vajag, un vajag katru dienu iet kaut kādos 11 portālos, vai ko tur, tā kā 11 droši vien ir pārspīlēts, bet, vispār kaut kur būt, pastīties, ko cilvēki dara, es arī Reddit izmantoju, bet tur man ir profils, ko es nevēlos atklāt. Arī tāds vairāk kā jautājums uzdot. Facebookā es izmantoju grupas, kurās arī uzdot jautājumus. Piemēram, kad dzīvoju Jēkabpilī, bija Jēkabpils grupā, tas atkals Robežu novada grupās. Cilvēki lielākoties ir ļoti neizpalīdzīgi īstenībā. Un var kādreiz noderēt, un iespējams, ka es kādreiz tajā Facebookā iešu tīri, lai izmantotu kādu no šīm grupām, bet tā kopumā. Ļoti liela laika tērēšana un lai uzturētu to interesi, jāparādās diezgan bieži. Senāk tā nebija. Senāk rādīja visu, ko cilvēki darīja, bet šobrīd visu nosaka algoritmi. Tas, protams, ir taisnība arī YouTube. Lūskajā nav, bet YouTube. Jā, protams, tā ir, bet nav tā situācija šeit.